Atnācis rudens pie mums, un mēs katrs gatavojam savu garšīgāko ābolu vai bumbieri. Un vidū ieliekam vasaras vēl sapņus, kādu ezera stūrīti, kādu meža nostūrīti. Un lai visas patīkamās lietas mums ir vienu vietu. Markus mums ir centīgs puisis, ļoti patstāvīgi var strādāt. Mums jau ir jāpastāst, kāpēc mums ir šādi, jo vienkārši sausi skatoties uz skaitļiem, nu jā, kāpēc viņiem tik maz bērnu klasē, kas tad tur nekaiš, bet arī tad, ja ir klasē parastajā skolā jāiekļau viens bērns un 24 ir bez īpašām vajadzībām un viens ir ar īpašām vajadzībām, tad jau ir vesela problēma jūra, bet mums ir viss tikai šādi, ja? Mums ir smagākos gadījumos ir 6 tādi, kā būtu jāiekļauj, vai kad ir vieglāk gadījumi, tad ir 10. Tad iedomājieties, ka mums nemaz citādi nav. Mums ir tikai īpašie bērni. Ziniet, es laikam, ja man piedāvā tagad strādāt vispār izglītošā skolā, noteikti atteiktos. Jo tas man laikam patīk tas patiesums, jo es arī pat tur tā kā nerunāju, kā saka, ar puķiem. Man patīk, ka tie bērni ir patiesi. Viņiem nav iemācīta šī izlikšanās kaut kādā ziņā. Tas, ko mēs varbūt savādāk saucam tur tādos skaistos vārdos, bet viņi kā domā, tā arī pasaka. Jautājums ir, kā tu to uztver un vai tu spēj pieņemt to. Nu, ja tas nepatīk, tad nav šeit jāstrādā. Nu, palīdzam tagad stundu. Palīdzam. Mālači. Jā. Tikai ar pincetīti. Tu šo rociņu nevar izmantot. Mums mācās bērni tikai vai nu ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem, vidēji smagiem vai ar smagiem, un nereti šie garīgās attīstības traucējumi kombinējās arī ar fiziskās attīstības traucējumiem. Kādā no izlaidumiem šie bērni vecāki, kuriem ir tieši tie smagākie traucējumi, man uzdev šo jautājumu. Nu, mums šodien ir svētku diena, ir skaisti, bet jūs taču saprotat, ka mūsu bērniem nav rītdienas. Viņi saka, ko darīt? Un šis jautājums, ko darīt, tiešām man deva tādu stimulu, meklēt ceļus, ko darīt. Un tā maz pamazām es uzrunāju kolektīvu, bet nav nevienas labākas metodas, kā rādīt savu priekšzīmi. Nu, un tad, lūk, es sāku mācīties dažādos kursos, meklēju iespējas un tagad esam nonākuši līdz tam, kad mums ir gan Erasmus Plus programmā, mēs varam savus skolēnus sūtīt uz ārvalstīm, viņi iziet praksi, atbildība ir ļoti liela. Jo vienalga, ja arī kāds kaut ko citu izdarīs, vai pareizāk sakot, ja neizdarīs, tad atbildība jau prasīs no manis. Tas man ir skaidrs. Bet, ja baidās no atbildības, tad nevajag nekad iet par vadītāju. Tas ir viennozīmīgi. Paņem pincetīti, ir jāpabeidz darbiņš. Robert? Es arī Es zināju, jā. Ir. Izdevās. Kā gadījās, ka jūs kļuvāt par šīs skolas direktoru? Nu, saka jau gan, ka nekas nenotiek nejauši, bet man uzrunāja tā brīža Kuldīgas novada galva, Edgars Zalāns, jo šajā skolā bija tanī brīdī atstādināts skolas direktors, un man lūdzu vismaz uz 2-3 mēnešiem aizvietot viņu. Nu, un tie 2-3 mēneši šobrīd ir kļuvuši jau tūlīt nākamajā, tad 2025. gadā tie būs 20 gadi. Bet līdz tam es tiešām nezināju par speciālo izglītību neko, un atnācu, skolai bija parādi, bija negatīva informācija visos masu mēdījos, bija diezgan traka situācija, jo kabinets man nebija,
Es vienkārši biju direktoru bez kabineta, koridorā, jo viss bija aizzīmogots, jo tanī brīdī bija izpētes process, tiesvedības process ilga 7 gadus. Un visu laiku nebitīgi kādu no tiesas instancēm atjaunoja direktoru darbā, tad mēs bijām ik pa brīdim 2 direktori reizē. Es ar pilnvarām, direktors bez pilnvarām, bet tas tāds bija grūts laiks, bet tas grūtais laiks bija 7 gadus, tā kā patiesībā pusi no manas vadīšanas laiku bija šī neskaidrība. No sākuma man vispār bija jāpastāv, jo jūs saprotiet, ja es izēju kolektīvu priekšā un visi kliedz un es vispār netieku pie vārda, ja? Un es izēju otrais un ir tieši tāda pati situācija. Un tagad ir jautājums tāds vadītājam, tev varu neviens nedod. Labi, ka tur uzrakstīts uz papīra, no tā jau man neiedod kaut kādu zizlu rokā vai kronu galvā, ja? Un tad trešo reizi, kad es izgāju, tad teicu, ka tagad runāšu tikai es. Ja? Jo vienkārši vai nu tu to varu ņem un dari, jo neviens, es saku, tad no sākuma tik teica, ka palīdzēs, neviens nepalīdz. Vienkārši tev jābūt mugurkaulam, jāņem, bet vadītājiem ir jāspēj pieņemt nepopulāru lēmumu. Citādāk tu nevar būt vadītājs. Nevar visiem tā izpatikt. Tikko tu sāc kādam izpatikt, tad vienam tas patīk, otram nepatīk. Un tad nekad to nevar izdarīt. Jo tad tu vairs neesi pats, tu pazaudē sevi. Nevar izdomāt, ka tikai viens tu visu zini. Es domāju, ka ja deliģē pienākumus un kopā visu dara, tad ir mazāk kritizētāji vai vispār tiek izslēgti kritizētāji. Un tad visi kopā sadarbojoties, iznāk tiešām ļoti labas lietas. Cik te ir kaķi? Skaitīsim. 1, 2, 3. 3 kaķīši tur ir. 3 kaķi. Palīdz man pagriezt ripiņu. Tagad uzspied, ja? Uzspied. Jā, lai to stingri. Bet, lai tādu darbu strādāt, tā ir liela uzdrošināšanās. Vispirms ir jāvēlās to darīt. Viss atkarīgs no tā, vai vēlās vai nevēlās to darīt. Un jāspēj būt pacietīgam, un jāprot gaidīt un sagaidīt to rezultātu. Un tad, ja to rezultātu sagaida, tad tas gandarījums ir 2 tik liels. Man šobrīd arī ir uzticēts vadīt visu speciālo skolu, kas ir Latvijā, šo darbu grupu. Tad mēs arī lūdzam mainīt šos ministra kabineta noteikumus, nevis tikai akli pakļauties, jo viens no tādiem lielākiem klupšanas akmeņiem ir aizmirst šī speciālā izglītība. Un konkrēti ir aizmirst par finansējumu, jo es nepārteikšos šobrīd no 2007. gada nav mainīta norma uz vienu skolēnu. Un paši mēs zinām, kā ir mainījusies situācija Latvijā un kādas cenas bija 2007. gadā un kādas ir šobrīd. Ja? Tas vispār nav salīdzināmas lietas. Un tikai tad, ja strādā savādāk un drusciņi netradicionāli, tad var izdzīvot šādos apstākļos. Tieši tāpēc mēs esam apvienojušies speciālo skolu direktoru tādā apvienībā, ko sauc par iekļaujošiem vēstniekiem. Un mēs runājam, ejam pie ministrijām, uzrunājam un sakam, ir laiks mainīt kaut ko šajā situācijā. Mēs parādām šos trūkumus un neesam gatavi tikai pakļauties ministra kabineta noteikumiem, bet esam gatavi darīt visu, lai šos noteikumus mainītu un beidzot arī saprast, ka arī šiem bērniem pienākās pienācīgs finansējums, lai viņi varētu augt, attīstīties, jo bez šiem mūsu skolas absolventiem nevarēs realizēt tos, kas ir ANO, visas konvencijas noteiktie uzstādījumi par to, ka ir jāiekļauj, cik liels procents ir jāiekļauj darba tirgu. Nesanāks. Mūsu bērni ir jāievērtē. Un mēs tiešām sagatavojam darba spēku tādu, kas ir ievērtējums arī darba tirgu. Labu apetīti! Skolotāji to rēdīs. Garšo, Kitija. Kāpēc ne? Tev taču garšo, pagaršo.
tīri praktiski, kā jūs iztiekat? Tad, kad es sāku strādāt, bija 62 speciālās skolas, šobrīd ir palikuši 39. Un pie šīm skolām, pie visām, bija palīga saimniecības. Šobrīd, pateicoties ministra kabineta noteikumiem, dažādiem likumiem, lielākā daļa skolas ir likvidējuši šīs savas saimniecības. Šoreiz arī es nepaklausīju visiem likumiem un negāju gluži tā nolikvidēt, jo mēs sapratām, ka šī mūsu palīga saimniecība, mums viņa nav tik milzīga, lai viņi varētu saukt par tādu ienākumu avotu, bet katrā ziņā tas palīdz dažādot ēdienkarti. Un vēl kas ir, mums jau ir programmas, gan programma mājkalpotājs, gan programma virtuves strādnieks paredz to, kad ir jāzina, kā iesēj, jāzina, kā izaug šis, lai nedomā, ka gurķi ir tikai Rimī veikalu plauktos, ja? Kā savāc šo ražu, kā viņi sagatavo ziemai, jo patiesībā tā nav tikai gatavošana darba tirgumu, bet reālai dzīvei. Salātos un ziema ir gara, un mēs 4 reizes dienā ēdam skolā. Un mēs daudz ēdam pupiņus, jo viņas ir ļoti veselīgas. Es neesmu dārzniece, es esmu lauksaimniecības skolotāja. Tagad pat reiz no pākstas plēšam no lakstiem, krūmu pupiņām. Viņas tiks žāvētas, un pēc tam viņas tiks vēl lupinātas. To darīs atkal vēl mazākie bērni. Lielākie, dūšīgākie bērni vāc no lauka. Šādas te. Kur tad tie bērni aiziet, pēc skolas un reālajā dzīvē? Šitas ir labs jautājums. Šis ir vecāku lielais jautājums, kas šobrīd arī ir aktuāls masu mēdījos. Ko bērns darīs pēc 9. klases absolvēšanas? Lūk, šeit ir atbildes, jo mums ir 4 profesijas. Tās ir pamatlīmenis šai profesijai, ko var apgūt. Un kā mēs viņu iemācīsim bez praktiskā darba iemaņām, tas nestrādā. Tātad ir gan teorija, gan praksa, un šeit ir lieliski iespēja iemācīties. Un ņemot vērā faktu, ka šeit ir internāta skola, tad prasmes mājās viņiem atliek tikai 2 dienas, ko mācīties. Mums jāiemāc gan pašaprūpes prasmes, gan pašapkalpošanās prasmes, gan visu to sadzīves vai prasmes, kas ir saistīts ar dārzu, ar apkārtnes sakārtošanu. Visi šie pienākumi, kas bērnam būtu normāli mājās jādara, šeit ir jāiemāc arī mums skolā. Kad mums jāsagatavo gan integrācijai sabiedrībā, gan darba tirgumu. Ar to vien, ka viņi būs darba tirgumu gatavi, tas nenozīmē, ka viņi varēs arī sabiedrībā iekļauties. Šajā mācību procesā es ļoti esmu pietuvināts profesionālajai darbībai. Ja amatnieks, teiksim, uzņēmumā strādā 4-5 amatnieki un viens gatavo durvis, viens logu, viens mēbeli, viens ko, arī šeit mācību procesā nemitīgi mēs gatavojam 3, 4 un 5 izstrādējumus. Rezultātu ejam pa skolu, es rādīšu. Uz katru soļu būs kāds darbs. Bērnu gultas esam izgatavuši, galdu lielu skolu īstenībā. Mācību virtuvu mājturībā jaunajā skolas blokā mums ir paši gatavot. Varam arī sadzīvot ar to, ka vieni, teiksim, varbūt mēbeli apvilkni ir no melna materiāla un otri ir no teiksim, gaiša saplākšņa. To klientam nekad tā nevar gatavot, bet sev mēs mācību procesā mēs to varam, jo mums ir galvenais iemācīties šīs darbības, iemācīties to, ka saliekot kopā it neko kaut kādus dēļus, ir rezultāts. Šo stūrīt atdod, ja? Jā, ceram visu. Tagad mēs realizējam, diemžēl laikam vienīgie no speciālām izglītības skolām. Mums ir saslēgti sadarbības līgumi ar uzņēmējiem, un mums skolēni mācās skolā, un tad iet 2 nedēļas reālā uzņēmumā praksē. Mēs aizvedam viņus, vakarā viņus atvedam atpakaļ. Un tad viņi reālā vidē iepazīst, vai viņi ir izvēlējušies pareizo profesiju, vai viņi varēs to darīt. Un tādā veidā mēs esam nonākuši līdz tam, ka mums ir tik augsti rezultāti absolventiem, lai viņi iekļautos darba tirgū. Mežstrādnieki iet reāli uz mežu, viņi apgūst šīs prasmes, viņiem iegūst arī motorzāģa vadītāju tiesības. Ja ir veselības stāvoklis tāds, ka viņi var nokārtot eksāmenu, tad viņiem ir iespējas iegūt arī traktoru vadītāju tiesības.
Tie, kas mācās par virtuvstrādniekiem, mums ir noslēgti ar kafejnīcu un arī ar Kuldīgas slimnīcas virtuvi, kur gatavo arī ēdienas, noslēgt līgumu un viņi iet praksē tur. Savukārt tie, kas mācās kokapstrādi, tie iet uz 2 kokapstrādu uzņēmumiem un mājkalpotāji arī tad mums vai uz apartamentiem viņi iet strādāt vai arī šeit pat arī iziet prakst. Ja sākotnēji arī uzņēmēji baidījās, jo lielākā problēma bija tieši šī saskarsme, jo ja viņiem kaut ko pasaka, viņi var ātri sadusmoties, bet tagad jau viņi tik saka, ja jums ir vēl kāds skolēns, droši sūtat pie mums, ka viņi ir gatavi. Veco laiku metodi. Varēs man arī izgriezt? Es domāju, ka diez vai. Un Raksanai arī nesanāk salvi palīdzam, ja? Nav slikti. Tad, kad es sāku strādāt, bija tik 3 profesijas. Tad bija tā, kad apmēram vidēji 20 skolēnu pabeidz absolventi ir katru gadu, ja? Un ja mēs runājam par to, ka 2-3 bērni iekārtojas darba tirgu, ja? Tad šī gada absolventi tikai 3 nav iekārtojušies darba tirgu. Mēs tiešām lepojamies ar to, ko mēs esam izdarījuši kopā. Tas ir kopā padarīts darbs, bet tādu līmeni sasniegt, jo eksāmeni tiek likt pie neatkarīgas komisijas. Mums 3 cilvēku komisija ir katrai profesijai. Viņi atnāk, noliek eksāmeni un saņem šo par profesionālo kvalifikāciju atzītu dokumentu, valstiski atzītu dokumentu. Apvienojām visas teoretiskās stundas, ābolu ievārījumu vārīšanā. Tā praktiski vienkārši kā jāuzmanās ar karstumu, ar asiem, ko mēs mizojām un griezām pie plīts. Kāda ir pirmapstrāda ābolu, ko mēs darījām āboliem. Un mazgājums samizojam. Šeit bija, kāpēc mēs liekam šeit? Mēs varam karstu burku noturēt rokā? Nevar. Apdedzinās rokas. Jā. Tas, ko mēs novērojam pēdējo gadu laikā, ir tāda tendence, ka tieši no inteliģentām ģimenēm arī nāk ļoti daudz bērnu, kam ir autiskā spektra traucējumi, kombinācijā ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu, un vēl tagad tāda moderna iezīme varbūt, kas parādījusies pēdējā laikā ļoti īpaši šīs kombinācijas ar patoloģisku pretošanās prasībām. Tātad vienalga, ko tu saki, tev saka nē. Un katrā ziņā, ja skolotāji nav sagatavoti šādiem izaicinājumiem, tad viņiem ir ļoti grūti strādāt. Un tad arī grūti tikt uz priekšu. Šobrīd, kas notiek, joprojām pie manis nāk uz konsultācijām un ir tāds bēdas stāsts. Mūs vienkārši palūdz nenākt uz skolu. Nav vairs, kur iet. Visas skolas ir izstaigāts. Kur tad ies viņš, tas cilvēku bērns? Viņam taču jāmācās ir. Un tad vecāki ir izmisumā, un tad ir šī cīņa starp skolu un vecākiem, un tas ne pie kā labi nenoved. Vārdā Toms. Kāda ir pirmā skaita? I. Toms. Či. Toms. D. Kāpēc man mutē? Toms. Toms. G. Un tu man šitam teici ģirts? Ģirts. Ģirtaburts, jā. Man teica savu ģirts. Tāpēc tas zināja. Labi. Džis? Č. Kristop. K. Kristop. Tieši tā. Tās internetu skolas Latvijā vien pēc otras tiek slēgtas. Jums ir ticība brīdienē? Pilnīgi noteikti. Viena lieta ir, kas slēdz iet. Otra lieta, ka viņas vajadzēs atjaunot vai vajadzēs kaut kā paplašināt, jo, ja būtu iespēja, mēs varētu minimālais 50 bērnus vēl uzņemt. Mums ir tāda iespēja ne tikai šeit, kas mācās, bet arī mēs sniedzam konsultācijas, kā attīstības centrs. Mums ir pienākums sniegt arī no ārpuses. Ja agrāk baidījās, tad tagad veda no dažādām Latvijas vietām un grib saņemt šo konsultāciju. Mums ir izveidojusies liela rinda. Un man patika viena bērna tēvs teica tā, viņš saka, kad es pasaku, ka brauks uz Pelčiem, viņš saka, tas tikpat kā uz Disneylandu. Viņš saka, kad tas bērns brauc ar prieku. Ko jūs mācāties tagad? Sociālā zinība. Par ko mēs mācāmies? Par ražošanas resursiem un kā veidot savu uzņēmumu.
Jolanta, pa cik tu pārdos litru pienu? Pa kādu naudiņu? To, ko tu būs no savas gotiņas izslaukus? Eiro 30. Nu, labi, tad raksti cēnā. Eiro 30, tā arī pieraksti. Kā es uzzināšu, ka tu pārdod mājās ražotu piena produktus? Un kā es uzzināšu par tavu robotmarkus? Kā jūs varētu savu reklamēt? Ar reklāmām. Kur mēs varētu likt reklāmas? Es ļoti priecājos par jauno paudzi, kas aug tagad, jo viņi ir daudz, daudz pieņemošāki. Un tā ir ticība, kad sabiedrība kļūs labāka, tolerantāka pret citādo, jo pieņemt atšķirīgo ir ļoti grūti. Bet gaitā mūsu sabiedrība kļūst cilvēciskāka? Ziniet, jaunā paudze kļūst. Viņi kļūst cilvēcīgāki, bet ja man bija ilgus gadus jāmācās, kā atpūsties neko nedarot, tad viņi piedzimst ar šo prasmi. Ieskat un nav saprotams, kur to ilgāk. Aiziet pasaka labdien, pasaka, ka tur paņem grāmatu. Jā, tikai neņem ļoti maziem burtiem. Visa sabiedrība sākās ar katru individu. Un jo gatavāks ir vecāks pieņemt, un to es daudzkārt esmu praksē pieredzējusi, tikko vecāks pieņem, ka ir bērnam īpašas vajadzības, tad mēs kā speciālisti varam panākt bērnu attīstībā daudz straujāk lēcienu. Sabiedrībai kopumā ir jāizprot, jāpieņem, ka šādi cilvēki ir, viņi būs, un, ja var ticēt ekspertu pētījumiem, tad lēš, ka uz 2030. gadu varētu būt tā, ka šī proporcija var būt pat mainīta. Tā kā mums visiem jābūt gataviem pieņemt šos īpašos bērnus, pēc tam īpašos pieaugušos, jo tā ir realitāte, kas mūs jau skar un kas arī sagaida nākotnē. Nu, lec tālāk, droši. Kā tev gribās? Es varu pateikt, lai ministrija organizē sabiedrības informēšanu un izglītošanu, bet es varu pat arī kaut ko darīt šajā dabā. Un tas, ko mēs esam izveidojuši, šobrīd ir apskatām 3 podkāsti, kur ir intervijas tieši ar bērnu vecākiem, kas audzina savā ģimenē bērns ar īpašām vajadzībām. Un tad viena mamma atbraucot uz kārtēju konsultāciju teica, paldies, viņa teica, citādi man likās, ka es viena tāda esmu pasaulē. Un redzot, ka citiem arī ir kādas grūtības, uzreiz rodās pašam spēks, varbūt nedaudz, vismaz dažus soļus iet atkal uz priekšu. Nenāciet tā pa lodeni kopā. Nekārtojies. Jāsmējāt. Jautājums, kā viņam palīdzēt, un tāpēc ir šie speciālisti vajadzīgi, kas zina, kā palīdzēt. Nevis tikai mēs skatāmies un tad īsti nesaprotam, ko īsti darīt, jo mēs visi esam tā kā apjukuši. Jo palīdzēt, tas nozīmē ļaut tam cilvēkam būt pašam un ļaut viņam iet uz priekšu kādu soli, nevis izdarīt viņa vietā. Un arī komandā ir tas spēks, ka viss zina, ko darīt konkrētā situācijā, ja tur tas algoritms ir skaidrs. Ziemeļvēju. Jauno ziemeļvēju. Atrat pats arī? Jauno ziemeļvēju. Kas jums ļauj nepagurt? Oi, man ir tik daudz hobiju. Un ja cilvēki saka, ka viņiem ir garlaicīgi, tā ir ļoti bīstama lieta. Garlaicība pēc tam novada pie pretīguma un riebuma, un tad seko šī izdegšana, tad seko depresijas, un tad seko tā modernā slimība, ko sauc par veģetīvo distoniju, un tā tālāk aiziet. Ja? Bet cilvēkam nedrīkst būt garlaicīgi. Es vispār nesaprotu, kā tas ir garlaicīgi. Man ir tik daudz visādas lietas, ko es daru, un patiesībā nemitīgi mācos. Tad, kad visi iet gulēt skolotāji, es mācījos, jo Amerikā ir cita laika josla vienkārši. Tur ir aplīgs. Ar kāju. Mēs visu ar kāju daram, ja? Visu ar kāju. Skaties, kā Marta dara un dara tāpatās, kā Marta dara, ja? Budem ģelēt, ja? Mēs kopā daram, ja? Mēs ar Pavlo, ar Valtiņu kopā tur daram. Jūs skatāties, ko mēs daram, darat to pašu, ok?
daudz nāks darīt tādas lietas, kas nav paredzētas MK noteikumos vai priekšrakstos. Izrādīt kaut kādu iniciatīvu. Es to nepārtraukti daru, bet tā ir mana izvēle. Sabiedrības informēšana un izglītošana ir ļoti, ļoti vāja vieta. Un atkal es varu kritizēt, gaidīt, ka citi to darīs, un es varu pati to darīt. Es rīt braucu lasīt lekciju uz Ventspils pedagogiem, un piekdien braucu pie manis uz skolu un lasu. Es arī pati kā lektora esmu pati beigusi tik daudz kursus, es nezinu, man kaut kāds 800 stundas, bet es nekad neapstājos. Atnāk nākamais bērns, es redzu, ka viņam kaut kas vēl vajadzīgs, ko es nezinu. Es jau varu pateikt, es ar šādiem nestrādāju. Un es varu pārkāpt savu komforta zonu un iet iemācīties kaut ko vēl, jā. Sev motivēt un arī mācīties. Jā, un tās vairs nav Latvijā pieejamas programmas. Es tagad esmu pabeigusi 2 Amerikā programmas, un es vienīgā Latvijā pārzinu burttāfels metodi, kas ir nerunājošiem bērniem. Arvien vairāk paliek nerunājošie bērni. Arvien vairāk paliek bērni, kam dispraksija ir. Arvien vairāk paliek tādi bērni, kas tiek no medicīnas puses izglābti, ja, kas 10 gadus atpakaļ vispār nebūtu izdzīvojuši. Un viņi ir šeit skolā, un nevis tāpēc, ka tikai diagnostika ir mums augstākā līmenī, bet medicīnas sasniegumi ietekmē to, kādi mūsu skolās ir skolēni. Un no vienas puses ir jāpriecājas par medicīnas augšupeju, un no otras puses tad ir jāaug līdz visam tam procesam un jāmāk strādāt ar šiem izaicinājumiem. Tas, man liekas, ir tas lielākais klupšanas akmens, jo mēs neprotam ar šiem izaicinājumiem strādāt. Tā kā mums ir šie talantīgie bērni, mums ir daudz talantīgu skolotāju, un patiesībā jau katram skolēnam būtu jāpārauga skolotājas zināšanās un visā tādā attīstībā. Tā kā labi skolotāji ir tie, kas spēj līdz bērnam nolaisties, ja tā var teikt, bet nepaliek tur, kas ceļ līdzi, tad tas ir labs skolotājs. Un ne jau sistēma vien. Es domāju, ka skolotāji paši daudz ko var darīt, bet es katrā ziņā neatbalstu streikus, jo streiks kā forma, manuprāt, ir novecojusi kā tāda. Ir savādāk jāstrādā un jāiet uz sadarbību, bet ar agresiju un ar sodiem nevar panākt labas lietas, jo sods nekad nav mācījis un nemācījis ne jaunu uzvedību, ne kaut kādas sadarbības formas, nekad. Es esmu par pozitīvu pastiprinājumu. Arī tad, ja izdara slikti, ir jāpastiprina pozitīvi. Tas ir viens no lietišķās uzvedības analīzes pamatprincipiem. Un mēs to arī skolā daram. Ja mēs pārfrāzējam to bērnus kā augus, ir 3 tipi skolotāji. Viena skolotāja, kas piepild bērnu ar zināšanām, tad ir otra tipa skolotāja, kas šo bērnu grib, teiksim, uztaisīt sev līdzīgu, ja, tad tādu savu kopiju. Un ir 3. tipa skolotāja, kas zina, tā kā dārznieki, cik ūdens vajadzīgs katram augam, vai viņam labāk patīk sausumā vairāk, vai mitrāk apstākļi, vai viņiem patīk ēna vai saule. Tātad šeit noteikti strādā skolotāji, kas ir dārznieki.